Sveiki, man sauc Nils, jeb Latvijas Kuber, un šodien es mēģināšu jums pastāstīt un iemācīt sākumu no F2L. F2L no angļu valodas nozīmē First Two Layers, ir pirmās divas rindas, tātad šī ir pirmā un otrā, jāpakšā mums ir krusts. Un ar šo metodi šī metode palīdz salikt ātrāk pirmās divas līnijas, kā saka nosaukums. Un tātad parādīšu piemēru. Ja parasti mēs ieliktu šo balto gabaliņu vienkārši uz augšu un tad ieliekam iekšā, tad mēs ieliktu tikai viņu pašu. Bet F2L palīdz ielikt ar šo gājienu reizē arī šo te gabaliņu, lai mums nebūtu jāliek kā šitais. Un pieņemsim, ka mēs ieliekam šo, un tad mums vēl jāliek ar šo te, ar šo algoritmu iekšā. Jāliek iekšā vēl atsevišķi malas gabaliņš. Bet ar F2L, piemēram, veicot šo kustību, es ielieku reizē gan stūra, gan malas gabaliņu. Un līdz ar to F2L metode palīdz ātrāk un daudz kompaktāk salikt pirmās divas līnijas. Un to arī šajās video sērijās palīdzēšu iemācīties. Un vispār šī sērija domā cilvēkiem, kas vēlas iemācīties salikt ātrāk Rubika kubu, tad ja viņi zina tikai iesācēju metodi. Un liek aptuveni ilgāk par minūti vidējais. Ja jūs saliekat 40 sekundes un 50, tad droši vien jūs jau kaut ko zinat par to visu, un varbūt šie video nebūs tik noderīgi jums. Un tātad parasti mēs vēlamies, lai mums, kur mums šeit ir stūris, pretī būtu arī vajadzīgais malas gabaliņš, lai varētu ielikt reizē abus. Un tātad pats vienkāršākais gadījums, tad ja jūs redzat, ka jums ir stūris, kas iet uz malu, vai nu šo vai šo, un pretī atrodas vajadzīgais gabaliņš, tad vienkārši mēs izdaram parastu algoritmu un ieliekam viņu iekšā. Otrais pamatgadījums ir, kad jūs redzat, jums ir gabaliņš iet uz malu, nevis uz augšu, ir uz malu, un jūs redzat, ka jums arī ir šis otrs gabaliņš, šis zaļais arī ir vērsts uz augšu. Un līdz ar to mēs vēlamies, lai viņš nokļūtu pretī šim zaļajam. Un, lai to izdarītu, mums ir vienmēr jāskatās, kur mums ir brīva vieta, ko izmantot. Vienmēr jāsako tam līdzi. Jo tad, kad mēs vēlamies, lai šis nonāk pretī, tad mums jāpaslēp šis te gabaliņš. Viņš jāpaslēp lejā. Ja mēs vēlamies noslēpt šo gabaliņu, tad mēs viņu paliekam uz leju un šim te, līdz ar to jābūt brīvum, kas bija šeit. Viņš nedrīkst būt pilns. Ja es izmantošu šo, tad līdz ar to mēs izjauksim viņu. Mēs paslēpjam šo. Šeit mums ir tas zaļais. Mēs šo paslēpjam, noliekam šo zaļo pretī un paceļam augšā. Un mums atkal ir zaļais pretī zaļajam. Un mēs pagriežam īstajā vietā un ieliekam kā parasti iekšā. Un tagad iziesim vēlreiz šim cauri. Mums ir šis te uz malu. Un mēs redzam, mums ir zils sarkans, un šeit zils sarkans, un zilais ir uz augšu, tā lai šis te varētu ieiet. Mēs paslēpjam šo balto, redzam, ka šeit ir brīvs. Ieliekam šo te priekšā un paceļam. Un tagad mēs pagriežam vajadzīgā vietā un ieliekam vietā. Nākamie pamatgadījumi ir, kad baltais ir uz augšu. Un ja baltais ir uz augšu, tad ir atkal divas situācijas. Pirmā situācija, kad mēs redzam, ka mums pretī ir oranžais, un šis zaļi oranžais, kas mums ir vajadzīgs, oranžais atrodas uz augšu. Un ja mēs redzam, ka viņš ir uz augšu, tad mums ir viņš jāpaslēpj uz priekšu. Reizē arī skatoties, vai mums šeit ir brīvs. Un tad mēs redzam, šeit ir brīvs, un šo te oranžo, kad viņš ir uz augšu, mēs paslēpjam. Un tad šo te, kas mums ir uz augšu baltais, mēs uz pagriežam divas reizes un redzam, viņš nonāk šeit un paceļam uz augšu. Mums ir izveidojuši šādu slēju.
Un otra gadījuma būs, kad mēs izveidosim, ir 2 praktiski gadījumi, ka mēs izveidojam šādu slaju, vai arī, ka šeit mums ir baltais sāniem un pretī ir šis te zaļais. Un tātad šeit mums ir slaja. Ja mums ir slaja, tad mēs vienkārši noliekam pie šī, tur, kur mums ir vajadzīgs, tas ir daļai arī no iesācēja algoritmu, kad liek šito iekšā šeit. Mēs vienkārši paceļam šo un ieliekam iekšā. Tagad pamēģināsim vēlreiz. Tātad mums baltais ir uz augšu, un šeit mums pretī ir sarkanais, un šeit ir zaļi sarkanais, un sarkanais ir vērsts uz augšu. Tātad mēs šeit mums ir aizpildīts, tad mēs sameklējam brīvu vietu, šeit ir brīvs. Es varu noslēgt šo lejā. Es taisu 2 kustības, viņš savienojas un paceļam atpakaļ uz augšu. Un tagad šeit ir zaļi sarkanais, mēs paceļam un ieliekam iekšā. Tālāk mums ir arī otrs gadījums, kad mums pretī ir oranžais, bet šis zili oranžais, šeit nav oranžais vērsts uz augšu. Oranžais ir vienā līmenī. Tad, ja mēs parasti būtu cēluši uz priekšu viņu prom, tad, ja viņi neatbilst, tad mēs paceļam uz savu pusi. Mums jāskatās, lai te būtu brīva vieta. Mēs paceļam uz savu pusi un savienojam viņus atkal kopā un izveidojas slaja, un mēs ieliekam iekšā. Ir vēl viens pamatgadījums, ko es vēl neesmu izstāstījis. Tātad, ja baltais ir uz malu un viņi ir vienā līmenī, tad mēs vienkārši paslēpjam balto lejā un šo te pieliekam viņam klāt. Tas ir diezgan vienkārši jāredz, ka viņi ir vienā līmenī, un tad vienkārši paslēp balto. Un mēs iegūstam šo 2 kubu slēju, un mēs varam viņu ielikt vajadzīgajā vietā, kā parasti. Tālāk mēs atkal redzam, mums ir baltais un šeit sarkanais, mēs šito izceļam ārā. Un tagad mēs esam ieguvuši, ka mums ir zaļais šeit, un zaļais ir uz augšu. Pretī mums ir zaļais un zaļais uz augšu, tātad mēs paslēpjam šo, noliekam šo zaļo uz augšu. Tā ka mums zaļie ir pretī. Un kad mēs ceļam un gribam ielikt iekšā, mums izveidojas kopīgs. Es zinu, šis varētu izklausīties sarežģīts sākumā, bet, ja vēlēs salikt Rubiku kubu ātrāk, tad būs jāpacenšās. Tālāk mums ir baltais vēršas uz augšu, un šis te mums ir pielips klāt. Tad tagad mēs vēlamies viņus atsevišķi dabūt, tātad mēs šo te balto arī, kā parasti paslēpjam. Tad mēs varam vienkārši šo pabīdīt prom no viņu. Mums atkal ir pamatsituācija. Un baltais uz augšu, zilais mums pretī un zilais arī uz augšu. Tas nozīmē, mēs šo te bīdam uz priekšu. Un šo te aizgādājam līdz viņam, viņi ir kopā un ieliekam iekšā. Tālāk mums palicis pēdējais gadījums šeit, kā šis te baltais ir lejā, tad mēs viņu šoreiz arī izcelsim vienkārši ārā. Un arī šis iekļuv iekšā, izcelsim arī viņu ārā. Un tagad mēs redzam mums baltais uz augšu, bet oranžais mums pretī un zilais nesakrīt. Tas nozīmē, viņi vienā līmenī, un tātad mēs nobīdam tā, lai mums šeit būtu brīva vieta, un šo mēs ceļam uz savu pusi un noliekam blakus. Tad, kad jūs paši mēģināsiet, tad jums arī kļūs skaidrāk un savā prātā izdomāsiet savu loģiku, kā tam pieiet. Es mēģinu jums pastāstīt pēc iespējas skaidrāk. Un iziesim vēlreiz vienai reizei cauri, un šie visi ir iesācēji F2L gadījumi. Līdz ar to, tad, ja jūs viņus zinat, piedodiet, bet, ja es sāku mācīt F2L, tad jāsāk no pamatiem. Un tātad mēs iziesim vēlreiz cauri. Tad mums atkal baltais ar šo te ir blakus, un mēs viņus gribam atšķirtināt vaļā, tad mēs šo balto paslēpjam, šo noliekam uz malas. Mēs redzam, mums zaļais pretī, un šis te zaļais ir uz augšu. Mēs šo paslēpjam vēlreiz, mums te nekā nav. Noliekam šo zaļo pretī viņam, un tātad mēs tagad varam mierīgi ar parastu algoritmu pacelt un ielikt iekšā. Tālāk mums ir
daudz, kas ieliktīs iekšā, tad mēs vienkārši pieņemsim izņemam šo ārā. Redzam, mums ir oranžais, oranži zilais, baltais ir uz malu un šeit ir oranžais uz leju. Līdz ar to viņi vienā līmenī, tad mēs paslēpjam šo te, bet mums te pretī jau ir viens ielikts, pēc es viņu pabīdzu prom, tā lai šeit nekā nav. Paslēpju balto un pielieku viņam klāt un viņi ir kopā. Un tagad es varu ielikt viņu savā vietā. Tālāk mums ir atkal. Šeit, ja jums nonāk šādā situācijā, tad diezgan jau redzams, ka viņi ir kopā, un tad vienkārši atliek viņus izcelt ārā. Vai šādi, vai to intuitīvi var redzēt, līdz ar to es vienkārši viņus izņemšu ārā. Es ceru, tas pārāk nesarežģīja visu dzīvi un vienkārši ielikšu iekšā. Un, lai vēlreiz atkārtotu šo gadījumu ar balto zaugšu, tātad mums vēl beigās ir divi kopā. Pirmais, ko mēs gribam darīt, ir viņus atšķirtināt vaļā. Līdz ar to mēs redzam, mums te ir brīvs. Un mēs paslēpjam šo prom un vienkārši aizbīdam šo te prom. Tālāk mēs redzam, ka mums šis zaļais ir vienā līmenī ar šo zaļo. Līdz ar to mēs šo te liekam uz savu pusi, jo šis te zaļais nav augšā. Bet viņš ir lejā, viņš ir līmenī. Ja viņš ir augšā, tad mēs liekam prom, ja viņš ir lejā, tad uz savu pusi. Līdz ar to mēs šajā gadījumā liekam uz savu pusi, ieliekam stūri pie malas, mēs izveidojam slēju un ieliekam viņu iekšā. Un tas šajā reizē būs viss par iesācēju F2L. Es domāju, drīzumā likšu jau tālāk gadījumus, mācīšu. Un es ceru, ka jūs sapratāt. Droši varat komentēt, ja es kaut ko daru ne tā nesaprotam, vai jūs prāt kaut ko varētu darīt labāk. Tad, jā. Paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā video.